mūžīgais tukšums man bija vienmēr. Vienmēr tāds, es nezinu, kāpēc es dzīvoju, ko es te meklēju, un es ņēmu grāmatas, es lasīju grāmatu, vienu beidzu, pirku otru, atkal nākošo lasīju un tādu. Nu, bet kamēr es to grāmatu lasu, es viņā dzīvoju. Gan raudāju, gan smējos visu. Bet kā beidz, tā cauri atkal tukšums, atkal visu un tā. Un tad, kad es ienācu, ka es jau liecināju, ko es piedzīvoju, ka es labi balstrīcēju, nērti, bet tā es paskatījos, ka citi sēž tur tie ticīgie un smaidi, tā iestājās miers. Un manī iestājās vispār miers. Tā man bija tāda sajūta, agrākos laikos, ka māju uzcēla, viens dzīvoklis bija sētniekam. Viņam tas dienas dzīvoklis, citam viņi neizdeva. Un mana tāda sajūta bija, ka man sirdī tur bija dzīvoklis, kas domāts Jēzum. Un es taču iepriekš gada lasīju tos Krišnaīdu parlasīju. Nē, man sirds daudzās, tā kā tas man nedara. Liek nost. Vēl kaut kādus, kurus uz pakāpes tur no sākuma liekas, ka jā, akal sirds daudzās, ka man nedara tas. Un te tagad man ir miers. Es tagad varu aplaudāties pilnīgi. Un tad es sapratu, tas ir tā kā tam sētniekam. Tas dzīvoklis ir paredzēts sirdī Jēzum. Un citu nevar ielaist. Vienalga, ko tu ielaidīsi, viņš neder nekam. Tā es nācu pie Dieva. Un tā es saprotu arī tagad, ka tur citu ielaist nevar. Ja tu paliec bišķiņi tāds, makoņaināks, tev sāk tur trauksmes zvans, tāpat kā, ka tagad pažarniekiem pieliek tos pulksteņus pie griestiem. Tev sākās uzreiz trauksme. Ja tu lasīsi to, kas tev neder, arī sirds paliek nemierīga. Es strādāju psihiatriskā slimnīcā un biju tur darba vadītāja, kad slimnieki strādāja, tur kastītes līmēja un viss tā. Nu, un bija reizi mēnesī, baptisti bija sākuši nākt vienreiz mēnesī, tad zālē bija dievkalpojums, koris bija, dziedāja koris. Tad man vajadzēja iet ar slimniekiem augšā tur no pirmā stāva uz otro stāvu vajadzēja. Bet kaut kāda kļūda bija. Viņi bija ziņojuši, bet man nebija pateikuši. Un es ar slimniekiem, ka gāju, jau bija pusē tur. Un tad ātrāk tad beidzās, un mēs gājām, un tas mans meklēšanas laiks bija, ka es tās grāmatas visu lasīju, un nācu lejā, un tur viena sieviņa bija, balti jaciņu, baltu galviņu, un pa tām trepēm mēs gājām kopā, un es ieraudzīju tur arī, kad dzied tai korī no laboratorijas māseņa. Melu kādi. Jā. Un tagad es viņai prasu, no kurienes jūs esat, kur jums ir tā baznīca un visu, un pateicu. Un es gāju.
Un domāju, tur man jāaiziet. Gāju vienreiz, satieku vienu paziņu. Kur tu ej? Es saku, es te pastaigājos. Nevar taču teikt, kad uz baznīcai es eju, bija nērti. Un tā es sāku. Man viens, un tā es to māsiņu satiku, es viņai arī noprasēju un viss. Bet viņi daudz man neko neteica, tā neuzaicināja visu. Es pat tā sameklēju, tā aizgāju un tā es saku, es iegāju, apsēdos. Un Pētera, jāsaka, sievas tēvs, tas man iedeva grāmatiņu. Es saku, nē, es jau pirmo reizi, es nemāku neko. Un viņš tāds laipns bija, smaidīgs, un viņš saka, nekas, viss būs labi. Tā. 90. gadā, 1. aprīlī, es kristījos. Un tad es biju 89. gadā sāku. Bet, dikti tur man pirmo bībeli man pagādāja slimnieks. Viņš sāka teikt, ka viņam tēvs un māte iet tur Annas baznīcā, un tur bībeli var, nedrīkstēja jau slimniekiem naudu nedrīkst dot, bet man tik ļoti gribējās to bībeli, un to melo. Un es viņam iedevu, es domāju, kā būs, tā būs. Nepagāja ne nedēļa, ka man bībeli dabūja. Un tā es lasīju, un veco druku gan, to veco derību gan es nevarēju. Man tad sāk murga rādīties, tur kauju un dur, bērnus dur, visu, ko dur. Es to nevarēju izturēt. Mācītājs Eisans vispār nezinu, kā būtu, ka tur cits asāks būtu bijis. Viņš nekad nestrīdējās. Man pat smieklis nāk, kur es domāju, es jau loģiski domāju, es jau tā, nē, viņš nestrīdējās. Viņš saka, varbūt mājās palasiet to un to nodaļu, to un to. Jā, mājās lasu, atbildi ir. Tā kā viņš vispār prata tā. Un visu viņš prata klausīties, mācītājiem tas arī ir, kad prot klausīties un nestrīdēties ar to, jo tas jau, kas meklē, viņš nejūtās dumšs, viņš jūtās gudrs. Jautrā bībele bija. Padomju laikā tas bija tāda izlase. Bija vienā pusē bija, kad no īstās, otrā pusē, ko padomju vara apstrīda visu tādu. Laikam kaut kur mētājās vēl tagad pie Mārča tur. Un tā es palasīju, bet tas tā jautrā bībele man maisīja tur. Bet varbūt, ka tā arī bija kaut kāda sēkla tomēr, jo es to īsto pusi arī lasīju. Ka man sāka būt, ka es sāku meklēt visu. Tur to un to tieši. Es jūtu tieši to garīgo nabadzību sevi. Un tāpēc es tā laikam no savējiem atšķīros, kad viņiem to nevajadzēja. Bet pie Dieva nācām es, mana brāļa dēls un otra brāļa dēls. Jānis Žīle, varbūt tu zini, tas ir mans brāļa dēls.
Un mēs vienā gadā nācām. Pārējie ne vecāki nekā paps pa manīm izsmēja, tas teica, nu jā, nu jau ielīdusi tai ūdenī ar galvu. Bet beigās neteica vairs pretīm, klusēja, ja kaut ko es teicu. Tā. Nu, mamīte arī tā labprāt klausījās, bet viņa saka, nu es esmu luterāņos kristīt jau vienreiz, man nevajag tā, viņa jau vairs nevarēja pastaigāt. Es biju kritus un lauzus gurna kaulu, tur kaut kāds tur, kas savieno. Nu, un staigāju ar kruķiem. Un tad, kad es biju dievkalpojumā, bija slavēšana. Un es parasti nevarēju ilgi nosēdēt, es cēlos un tā piegāju tur maliņā pie loga, tur radiatori bija tā, un tā turējos un pastaigāju uz priekšu, uz atpakaļ, nu pastāvēju, jo es nosēdēt nevarēju tik ilgi. Un es nezinu, sāka man kaut kas, es sāku liekties. Liecos un biju gar zemi. Un tā raudāju, es nezinu, Astars Birta raudāju ļoti, kamēr tur atjēdzās Lidija, kad valdiņ nokrit, nu, tad viens saka, jāceļ, otrs saka, liec mierā. Nu, un tad, kad es cēlos, tā, nu, man palīdzēja viss. Bet, nu, sirds vai pušu plīsu, kāds prieks tur bija, liekas, tūlīt pārplīsīs tur. Un es sāku tur staigāt un visu, un jūtu, ka man vairs nesāp, un ka es varu iet bez kruķiem. Un es sāku, es domāju, bija tā, kad es gribēju uz toaleti iet. Un tur vajadzēja iet pa durvīm ārā, un es tagad mutīgi, es domāju, kamēr vēl mācītājs nerunāja, es aizskriešu ātri prom, un es aizgāju pie durvīm atjēdos, bet kur tā mani kruķi? Atmeta roku un aizgāju savu ceļu un nācu atpakaļ, ka tā es sapratu, nācu atpakaļ tās varas best, un es dancoju un griezos riņķi un nācu un visu, un mācītājs pēc tam pienāca arī, viņš saka, nu tā jau var dejot valstu, viņš saka, nu un viss tā, un no tās reizes, arī mājās, pa trepēm otrā stāvā bija zāle, gāja lejā un vēl iegājām veikalā, ka brauc rīt ieved. Un man kruķi vairāk nevajadzēja. Brīnumi ir, tikai vajag ticēt. Lūdzu, man vēl viens tāds sakāmais. Lūdzu un dari. Nevar sēdēt un tikai lūk, nu, gan jau Dievs palīdzēs, nu, tas mani būs. Nekā. Jo Dievs arī teica, es nevaru pateikt, kurā vietā ir rakstīts. Lūdzu un dari. Tad Dievs tev palīdzēs. Nu, tas gandrīz vai ir neatbildams tik patiesīgs, kad neatbildājums jautājums. Jo kā gan citādi, kas tad pa viņiem lūgs? Un es ticu,
ka viņi atzīs Dievu. Varbūt manis nebūs vairs, bet tas ar savu dzīvi es varu rādīt, kā es esmu izmainījusies, kā Dievs mani mainījis un viss, tas ir vispār tāds jautājums, kad kas par viņiem lūgs, kas viņiem tik labu vēlēs, ja ne es. Bija kādreiz man tādu brošūriņu iedeva. Pazaudētā bībele, pasvītrotā bībele laikam tāda bija. Vai es viņu nenokopēju tikai. Un tur bija arī, kur